Esiet sveicināti! Šoreiz esam atgriezušies saldajos 80. Saldajos tāpēc, ka šīs telpas saimniece Helēna jau 30 gadus ir konditore. Tā kā viņas darba diena paiet stāvot kājās, tad mēs vēlamies viņai izveidot vietu, kur pēc garās darba dienas atpūsties. Tā kā guļamīgs skapis, bet laika doties uz veikalu nav, izvēlamies izmantot Ripo piedāvāto iespēju pasūtīt mēbeles, neizejot no mājām. Rūpīgi izmērījuši skapiem ieplānoto vietu, varam ķerties klāt pie skapja pasūtīšanas. Apskatot Ripo mājas, soli pa solim izvēlamies mums vajadzīgo un atbilstošo. Skapim izvēlamies divas bīdāmas durvis alumīnija profilos, kas viegli ļauj atvērt uzreiz skapja. Abās pusēs gar sienu izvietojam plauktus un apjoknes, bet pa vidu atstājam vietu drēbju pakāršanai dažādos augstumos. Arī gar augšu skapī izveidojas ietilpīgs plaukts mantu glabāšanai, jo izmantojam visu telpu līdz pašiem griestiem. Mazliet pacītības un pašu izveidotais skapis no piedāvātā klāsta ir sakomplekts, gaidīt, kad tas tiks izgatavots un piegādāts. Internetā skapi mēs ar tevi pasūtījām. Jā, vienīgais, kā mēs viņu tagad saliksim. Tu zini, es esmu par to padomājusi. Es esmu pieaicinājusi Latvijas spēcīgā līgā. Ideāls salikums – divi brāļi, spēka vīri Agris un Ivars Kazeļņiki. Ivars trenējas kopā ar brāli, strādā par kurjeru un ēd visu mot zaļo zirņu putru. Agris Kazeļņiks – Latvijas spēka vīrs, kuru dzimtās Ogres ielās sveicina pat sveši cilvēki. Viņš ir ļoti būdīgs, droši vien varenākais vismaz puspilsētā. Aprīlī Itālijas pilsētā Milānā pārspēja pats savu pirms 2 gadiem sasniegto rekordu. Izrādās, ka reizēm spēka vīru spēks var būt arī par daudz, jo, kā stāsta Agris, ka reiz iznācis pat nolauzt gāzes trubu, tāpēc talkā nāk mājokļa jautājuma blondīnes. Ar varenajiem palīgiem un precīzajām Ripo instrukcijām mēs diezgan ātri saliekam palielo guļamistabas skapi. Gan jaunajā viesistabā, gan Helēnas guļamistabā esam uzstādījuši priedes koka finierējuma durvis. Zane izvēlējās tās beicēt baltā tonī, jo beice ļauj saskatīt koka faktūru un piešķir durvīm vizuālu vieglumu. Savukārt stiklojums augšējā daļā ļaus gaismai brīvi plūst uz priekšu. Tas ir labs, svietīgi labs. Vai, meitenes un zērba. Gaitas ir Super, cik forši. Paldies. Tiešām paldies. Patīk, jā. Aura, fotografi ir vecajā vietā. Jā, paldies. Labs. Jā, un tagad es ņemu nost. Vai! Mīļie, ļoti skaisti. Paldies jums. Tiešām sirsnīgs paldies. Man ir savu guļamistabu. Paldies, Martin. Ļoti skaisti. Tiešām ļoti skaisti.
No mūsu raidījuma atbalstītāja Ripo jums ir ne tikai jaunais skapis, Helēna, jūsu istabā, papām un vēl papildus iespēja iepirkties viņa jaunajā veikalā 50 latu vērtībā. Paldies jums. Paldies. Paldies. Paldies.